Rīgā ir tāda organizācija Zero Waste saucās. Un tad viņi man te pārmeta, ka es ar būvgružiem ceļu taisu. Šis ir ceļa turpinājums. Es ceru, ka jūs redzat, kur viņš izskatās šādi. Un šis nav kurš katrs ceļš. Šis ceļš Googlā rādās kā shortcuts uz Jelgavu. Kādreiz šis bija pat galvenais ceļš uz Jelgavu, jo pa šo ceļu braucot bija 2 krogi. Pa citiem ceļiem tikai 1. Tas vecos laikos bija ļoti svarīgi no popularitātes viedokļa. Nu tā lūk, un šo ceļu rāda kā shortcutu, un tur tālāk, redziet, viņš tur iet kalnā, bet tur viņš pazūd un tur caur krūmiem jābrauc, vienkārši nav ceļš. Bet pirmkārt, protams, neviens neremontē, neviens neko nedara, mēs paši te kaut kā ar kaimiņiem kaut kā mēģinājām viņu sataisīt, lai var uzbraukt kalnā augšā. Tas ir par to stāsts, kad pie mums ir ļoti daudz visādi pasažieru, kuriem patīkās visus pamācīt un izstāstīt, kā pareizi vajag, bet praksē, dzīvē, vasarā it īpaši, kad cilvēki brauc no jūras, kas uz Jelgavas pusi, tad tur redz, ka gaismas parādās, tad tur mašīna brauc, un tad viņi atturās šeit un saprot, ka viņi nekur netiks. Nu, lūk, un tas ir par to, kad ja mums būtu kaut cik sakārtota infrastruktūra, neviens ar būvgružiem un ar visādiem mēsliem ceļus nelāpītu, bet ja pat ceļu, kas ir kartēs un kas tiek piedāvāts kā alternatīva kaut kur aizbraukt, jūs fiziski nevarat izbraukt, pat ar džipu šeit, kurš tikai katrs varēs. Nu, tad ir vērts aizdomāties, cik mums ir vērts moralizēt par to, kurš ko dara.